Ir cilvēki, kuru invaliditāte nav uzreiz redzama. Viņi nesēž ratiņkrēslā un viņiem nav redzamu invaliditātes apliecinājumu. Viņu ārējais izskats šķiet pilnīgi normāls. Tomēr viņu iekšējā realitāte ir nepārtraukta cīņa. Viņu ķermenis ikdienas aizvada kaujas, kas prasa milzīgu spēku. Šī ir īsta invaliditāte, kas slēpjas no skatieniem. Sabiedrība bieži vien nepamana šīs cīņas vai noraida tās, jo neredz acīm redzamas pazīmes. Normālais izskats kļūst par masku, kas slēp patiesās grūtības. Mēs runājam par caurspīdīgiem cilvēkiem ar invaliditāti. Viņu pieredze ir tikpat reāla kā ikvienam citam, tikai tā ir neredzama. Galvenā problēma ir viņu stāvokļa neredzamība. Šī neredzamība noved pie atpazīstamības trūkuma sabiedrībā. Tas izraisa nepietiekamu atbalstu gan no valsts, gan no apkārtējiem. Pastāvošās sistēmas viņus bieži vien neskaita. Viņi nav iekļauti statistikā un viņu vajadzības paliek neapmierinātas. Valsts viņus neredz un līdz ar to palīdzība nesaņem viņus. Tas rada dziļu plaisu atbalsta sniegšanā. Ja sabiedrība neredz, tad tā nevar palīdzēt. Šī neredzamība liedz piekļuvi pamata pakalpojumiem. Sistēmas kļūdas dēļ viņi paliek vieni ar savām cīņām. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šie cilvēki paliek aizmirsti. Finansiālais atbalsts bieži vien ir nepietiekams, lai nodrošinātu cienīgu dzīvi. Pabalsti sedz tikai nelielu daļu no ikdienas izdevumiem. Mājokļa jomā situācija ir īpaši smaga. Īres pabalsti nespēja nosegt pat neliela dzīvokļa izmaksas. Cilvēkiem jālauza galva, kā izdzīvot ar minimāliem līdzekļiem. Papildus tam, viņiem jāsaskaras ar birokrātijas slogu. Sarežģīta un bieži vien nejūtīga sistēma padara dzīvi vēl grūtāku. Viņi ir spiesti izdarīt neiespējamas izvēles. Izvēles starp pamatvajadzībām, kas ikvienam pienākas. Piemēram, izvēle starp ēdienu vai zālēm. Vai arī starp īri vai apkuri. Galējā dilemma ir veselība vai pajumte virs galvas. Tas ir nepieņemami un necilvēcīgi. Viņu eksistence ir nedroša, pastāvīgi balansējot uz kraujas malas. Tūkstošiem caurspīdīgu cilvēku ar invaliditāti visā pasaulē saskaras ar šīm problēmām. Šī ir realitāte, ko mēs nedrīkstam ignorēt. Ir svarīgi saprast, ka šīs cīņas nav slinkuma rezultāts. Tās nav izlikšanās vai viltotas grūtības. Tā nav izvēle, ko kāds ir apzināti izdarījis. Patiesība ir tāda, ka tas ir postoša stāvokļa sekas. Tas ir izmisuma sauciens, ko mēs nedzirdam. Invaliditāte var būt caurspīdīga, bet grūtības, ko tā rada, noteikti nav. Tās ir smagas un reālas. Mums ir jālauž sabiedrībā valdošie stereotipi. Mums jāapzinās, ka patiesa invaliditāte var būt slēpta. Šie cilvēki nav mazāk invalīdi tikai tāpēc, ka viņu stāvoklis nav redzams. Viņu ikdiena ir pilna ar sāpēm, izsīkumu un šķēršļiem. Tie ir šķēršļi, kas ir tikpat reāli kā tie, ko redzam. Viņu drosme izturēt šīs neredzamās cīņas ir apbrīnojama. Mums ir jāmaina veids, kā mēs domājam par invaliditāti. Redzamais nav vienīgais, kas ir īsts. Patiesās ciešanas bieži vien slēpjas no acīm. Ir pienācis laiks ieraudzīt šos cilvēkus. Redzēt viņus ne tikai ar acīm, bet ar sirdi un prātu. Ir pienācis laiks atzīt viņu cīņas. Mums ir jāpieprasa pārmaiņas. Mums ir jāpieprasa jauna pieeja, kas patiešām sniedz atbalstu. Šī ziņa ir jāizplata. Mums ir jārunā par šo problēmu. Klusums ir tas, kas padara viņus caurspīdīgus. Klusums liedz viņiem palīdzību un atpazīstamību. Mēs nedrīkstam vairs klusēt. Runāsim par šo problēmu skaļi. Mēs visi kopā varam laust šo klusumu. Galvenais mērķis ir atjaunot viņu cieņu un apmierināt viņu vajadzības. Katrs cilvēks ir pelnījis cienīgu dzīvi. Mēs aicinām uz empātiju un izpratni. Mēs aicinām veidot iekļaujošāku sabiedrību visiem. Sabiedrību, kurā neviens netiek atstāts novārtā vai neredzēts.
Politiķi, lēmumu pieņēmēji, sabiedrība, ieklausieties! Caurspīdīgie cilvēki ar invaliditāti nav statistika. Viņi ir reāli cilvēki ar reālām vajadzībām. Ir pienācis laiks rīkoties. Mainīsim sistēmu, lai tā kalpotu visiem. Nodrošināsim, ka neviena cieņa netiek apšaubīta. Mēs varam to izdarīt, ja darbosimies kopā. Atcerieties, ka neredzamā invaliditāte ir tikpat īsta kā redzamā. Neļausim klusumam padarīt viņus caurspīdīgus. Mums ir jābūt viņu balsī. Tagad ir laiks dzirdēt. Tagad ir laiks redzēt. Tagad ir laiks rīkoties.